Latvijas meža attīstības fonda mērķis ir nodrošināt ilgspējīgu meža apsaimniekošanu. Un mūsu mērķis ir nākamo 2 gadu laikā palielināt mūsu apsaimniekotās platības līdz pat 10 000 hektāru. Mūsu uzdevums ir sakārtot šī meža juridiskos statusus aspektus, kā arī veicināt tā ekonomisko pienesumu nākotnē. Un skatoties biznesa plāna perspektīvā, mēs skatāmies pat 100 gadus uz priekšu, lai tas sniegtu maksimāli augstu ekonomisko vērtību arī nākamajām paudzēm. Latvijas meža attīstības fonda biznesa modelis balstās vairāku zemes vienību apkopošanā, lai iegūtu pēc iespējas lielāku meža īpašumu portfeli. Un lieluma ziņā mēs runājam, tas ir meža īpašumu portfelis 8, 10 000, 12 000 hektāri. Šis meža zemju portfelis, kuram ir sakārtots gan juridiskie jautājumi, ir atrisināti ceļi, pievadceļi, tiek iestādīti. Tās var būt arī karbona kvotu jautājumi, kā ceļā ir iegūta maksimāla pievienotā vērtība no šī meža. Tas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai šīs lielās meža īpašuma paketes būtu interesants lielajiem investoriem, pensiju fondiem, kuri investē šos līdzekļus stabilā un drošā kapitālā, kurš nesīs pievienoto vērtību nākamos 100 gadus un vēl pat ilgāk.